Tula Velo Compact 3. Velospēda turētājs, kas domāts uzstādīšanai automašīnai uz piekabes āķa un paredzēts 3 velospēdiem. Parādīsim tā lietošanas instrukciju un izstāstīsim, kas ir nepieciešams, lai dotos aizrautīgā ceļojumā ar 3 velospēdiem. Iesākumā, iegādājoties šādu te turētāju, jums ir jāatcerās par ceļu satiksmes noteikumiem. Jo tad, kad mēs vedīsim 3 velospēdus, būsim uzstādījuši viņu uz piekabes āķa, mēs aizsegsim valsts reģistrācijas numurzīmi automašīnai. Tieši šī iemesla dēļ mēs braucam uz ceļu satiksmes drošības direkciju un izņemam 3. numurzīmi, kas ir tieši paredzēti šādiem te mērķiem. Un sāksim uzstādīšanu. Kad numurzīmi esam uzstādījuši, tad liekam pašu turētāju uz piekabes āķa. Šeit ir speciāls rullīts, un pēc lietošanas instrukcijas mēs viņu pieregulējam tā, lai spiežot uz leju fiksātoru, mēs fiksātoru nospiestu ar aptuveni 30 kg svaru. Tad, kad velo turētāju esam uzstādījuši uz automašīnas, tad nākošais solis ir gaismas. Mums ir jānodrošina, lai degtu gaismas, un šeit ir štekeris. Tūls oriģināla izpildījumā gan tas nav paredzēts Eiropas standartam šis te štekeris, bet mēs uz vietas veikalā jums iedosim pārēju, ar ko mēs mierīgi varēsim savienot un pieslēgt gaismas. Kad gaismas esam pieslēguši, esam visu izdarījuši un varam sākt uzstādīt velospēdu. Šeit varam pieregulēt attiecīgo platumu. Un tālāk jau mums ir pati velospēda fiksācija. Šajā izpildījumā velospēds mums tiks piestiprināts 3 stiprināšanas punktos. Šis būs galvenais stiprinājums, kas ir pie velospēda rāmja. Un tālāk šeit ir pāri katrai diska aplocei šāda te lēnce, kuru mēs pievelkam. Viss, velospēdu mēs esam piestiprinājuši un esam gatavi doties ceļojumā. Drošība. Katram Tūlas velo turētājam tiek dota komplektā unikāla atslēga, lai jebkurš garnadis netiktu klāt gan tavam dārgajam velospēdam, gan pašam velo turētājam. Šeit ir atslēga, ar kuru mēs aizslēdzam cietu. Un arī šeit ir atslēga, lai mēs nevarētu vairāk pacelt uz augšu fiksatoru. Dodamies ceļā. Ja gadījumā velo turētāju tu esi uzstādījis kemperim vai kādam lielākam apvidus automobīlam, tad varam pieregulēt arī lampas, lai tās būtu automašīnas platumā. Priekšrocības. Ar šo velo turētāju tu varēsi iebraukt gandrīz jebkurā pazemes autostāvvietā. Ja tavējie velospēdi būs uz mašīnas jumta, pastāv risks, ka augstuma dēļ tu to nevarēsi izdarīt. Nākošais, kā lielākais pluss, ja mēs liekam velospēdus uz jumta turētājiem, ir nepieciešama liela piepūle. It sevišķi, ja mēs to darīsim uz kāda džipa vai busiņa, kā arī nav iespējams bojāt automašīnas krāsojumu. Papildu aprīkojums. Ko darīt, ja mūsu ģimenē ir 4 ceļotāji ar velospēdiem? Tad Tūla ir radusi šim risinājumu. Adapteris 4. velospēdam vienkārši uzstādāms pie šī te paša turētāja un droši liekam 4. velospēdu virsū. Biežāk uzdotie jautājumi. Vai šis velo turētājs ir drošs, vai tas kārtīgi turēsies pie piekabes āķa un vai manējie velospēdi nevar braucienu laikā pazust? Atbilde ir skaidra. Nē, šis ir gadiem pārbaudīts mehānisms un Tūla garantē produktu kvalitāti un drošību. Ko darīt, ja aktīvās atpūtas laikā tomēr mums ir izdevies bojāt velo turētāju? Kā pieņemsim, atpakaļ gaitā esam braukuši un esam nolauzuši kādu no lampām vai arī kādu citu bojājumu izdarījuši. Tad mēs varam piedāvāt gandrīz jebkuru rezerves daļu velo turētājiem. Tieši tas pats ir arī ar atslēdziņā. Ja esam nozaudējuši atslēgu, tad ierodoties pie mums pēc
velo turētāja šasīs numuru mēs atradīsim un sagādāsim jums nepieciešamo atslēgu. Garantija. Velo turētājiem Tūle dod 5 gadu garantiju. Kā man ievietot automašīnā līdz ņemamās lietas? Tieši tik vienkārši tas notiek. Un bagažnieks atverās. Un šeit tu vari ļoti ērti piekļūt, ielikt visu, kas tev ir nepieciešams, un tieši tāpatās aizvērt bagažnieku un doties tālāk.